Memoriāls Liepājas ebrejiem, holokausta upuriem, Lībišu iela 35 šķiede. Šajā vietā holokausta laika tika nošauti tūkstošiem Liepāja ebreju. 1941. gada šķiedes kāpas notika viena no lielākajām masveida slepkavībām pret ebrejiem Latvijā. Memoriāls tika atklāts 2005. gada 3. jūnijā. Memoriāla plāksne pie Bakas. Otrā pasaules kara sākumā Bakas teritorijā tika nošauti ebreji. Par piemiņu šiem notikumiem šeit uzstādīta memoriāla plāksne. Piemiņas akmens Raņa parka. Šajā vietā tika nošauti un apglabāti pirmie holokausta upuri Liepājā. Vēlāk viņu mirstīgās atliekas tika pāraudzītas ebreju kapos un centrālajos kapos. Bijušais sevišķu cietums. Otrā pasaules kara sākumā šeit ieslodzīja simtiem ebreju, kurus vēlāk veda uz šķiedēm kapam nošaušanai. Liepājas Lielās Horālās sinagogas piemiņas zīme, Kuršu ielā 11/13. Pirms Otrā pasaules kara šeit atradās Liepājas Lielā Horāla sinagoga. Pēc nacistu ienākšanas 1941. gada jūlijā sākumā sinagoga tika izcīnīta. Šodien šajā vietā atrodas piemiņas zīme. Memoriāla plāksne ebreju patvērumam. No 1943. gada oktobra līdz 1945. gada 9. mājam Johana un Roberts Sedoļi šī nama pagraba zem nacistu ceptuves slēpa 11 ebrejus. Par šo varonīgu rīcību Izraēla viņam piešķīra godu titulu Taisnīgi starp tautām.